Es esmu sveicināts mans konsultants. Man ir liels prieks, ka esi manā struktūrā. Un šis ir mans pirmais video. Šajā pirmajā video es gribēju parādīt, kas jums ir jādara pēc īziņas saņemšanas no Faberlic kompānijas. Tātad, jūs esat reģistrējies pats, vai arī es esmu jūs reģistrējis, un jums īziņā ir atnācis jūsu ID numurs, jeb konsultanta numurs un parolīte. Tad jūs varat droši iet www.faberlic.com. Šeit jums noteikti būs valsts Vācija, valoda vācu. Tas nevar būt, jo jūs dzīvojat Latvijā un jums jāliek Latvija. Uzspiežat Latviju un izvēlēties valodu Latviju. Protams, ja jums ir vieglāk saprast, valodu var likt krieviski. Protams, jūs saprotat labi angliski un jums vieglāk angliski, varat likt angliski. Tad uzspiežat uz podziņas izvēlēties. Tad, kad tas ir izdarīts, uzspiediet ieeja personīgajā kabinetā. Šeit jūs ievadiet to garo numuru jūsu konsultanta, jeb jūsu ID numuru un šeit parolīti. Tad uzspiežat ieiet. Tas nozīmē, ka jūs esat iegājis savā personīgajā Faberlic kompānijas kabinetā. Šeit jums atrodas jūsu personīgais kabinets. Šeit jūs redzat kampaņa, kāda notiek. Šeit jūs redzēsiet, no kura līdz kuram arī būs kampaņas. Un te ir reģistrācija, mans konts, mani pasūtījumi un tā tālāk. Tātad, tagad tas ir izdarīts, jūs esat iekšā. Šis bija mans pats pirmais video, kurš gribēju parādīt jums, kas jums ir jādara pēc īziņas saņemšanas. Nākamajā video es jums parādīšu, kā ir jāizpilda pirmais 15 eiro pasūtījums, lai jūs reģistrētos kā konsultants, nevis privileģētais pircējs. Paldies, ka skatījāties!